kur ozolī, zaļo zemzarī, te, kur vīri stāv, nāves nebaidās, jo šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene, jo šeit ir Latvija. Barikādes. Man liekas, ka barikādes mums, vecajai paaudzei, sirdīs jau bija uzaugušas, domās bija jau viņas radušās jau sen pret to netaisnību pastāvošo iekārtu, kas bija. Visi kā viens pieteicās, un mēs braucām. Šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene, jo šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene. Svētku vakarā kopā sanākām, alu iedzeram, dziesmas uzdziedām, jo šeit ir Latvija, šeit ir Gaujmalā, šeit ir mūsu tēvu dzimtene, jo šeit ir Latvija. Mums ir savi koki un arī pļavas, kas ir ļoti smaržīgas. Mums, protams, ir savi kocēni, mums ir sava baidava. Un vienmēr mums ir līdz brīnišķīga daba. Un kāpēc es to stāstu? Tāpēc, ka tajā laikā, kad es tur nonācu, es nevarētu teikt, ka es būtu milzīgi cīnījies. Es pat ļoti labi atceros, ka tajā nakts vidū, kad rādio ziņoja, ka tagad amerikāņi uzsākuši ir Kuveitā tādu karu un droši vien, ka to izmantos, lai tūlītās uzbrukt, un tur atnāca kādi cilvēki ar instrukcijām un teica, nu brauc no Vecmilgrāvi un visdrīzāk sitīs pa to stūri, kur tas vērmanīts, tad tur, kur mēs esam. Es atceros, tas cilvēks teica, nu, ja viņi šauji guļaties zemē, jūs jau viņiem neinteresējiet, viņiem interesē tie, kas tur iekšā sēž. Un tad es domāju, es tā atceros, ka es patiešām nobijos. Es biju tiešām nobijies, kas tagad būs. Mēs nekad nevaram zināt, ka tāds laiks var pienākt, bet tas, ko es iemācījos tajā brīdī un ko es redzēju pilnīgi jaunu, un es teiktu, ka tas lielu nozīmi spēlēja man tādai izvēlei iet pilnīgi citu ceļu, un to ceļu, to iegūt to izglītību, ko es iegūtu, teoloģijas izglītību un darīt to, ko es šodien daru. Es tajā laikā tīri praktiski piedzīvoju, ka cilvēki viens otram uzticās. Es piedzīvoju to, ko es iepriekš nebiju redzējis, ka cilvēki viens otru grib atbalstīt. Es piedzīvoju to, ka var nenobīties bez ieročiem un nedraudot. Un tās visas ir, es teiktu, kristīgas tādas atmiņas. Vasara toreiz tik zaiga un ziedēja pļavas un sils, pretī man nāci tik maiga, tev galvā bija lakatīgs zils. Latvija, lakatīgs zils. Mēs bijām 4. maijā nobalsojuši par Latvijas neatkarības deklarāciju. Bija jāizjūt sev aiz muguras, naida pilnie interfrontiešu saucieni ar Aleksējevu, Ždanokas un visiem Zatuļu Vīter, Zaļetājevs, Čipcovs un visiem Kurdjūmovs, kuri skrēja pie mikrofona, kā saka, pilnīgi garām un spļaudīdami putas ārpusē mutas un kliegdami, ka jāievieš komendants stunda, ka ir jāizbeidz šis fašisms, ka jums visiem ir ceļš uz Sibriju un priekš jums jau ir sagatavoti roku dzelži, lai jūs aizvestu projām. Un pēc 10 gadiem man bija izdevība redzēt to sarakstu, kurā mēs bijām iekļauti. Kur tie vīri, kas kā Dainis Ivāns, kā Vulfsons, kā Berklaus,
Viņu uzvārdi bija pasvītrotais sarkanu un vēl klāt bija aplīša pielikt, kur nozīmē ģimenes locekļus. Tas nozīmē, ka viņi bija paredzēti fiziski iznīcināt. Mēs pārējie bijām paredzēti Sibirijā aiziet tur, kur aizgāja mūsu 49. gadā mūsu tuvinieki. Lūk, ja mēs arī tajā brīdī to būtu redzējuši šo sarakstu, tas nenozīmē, ka mums būtu radušās bailes. Saprotiet, kopš 19. gada 4. maija un 15. maija, kad omanieši tie armijas karavīri pārģērbti civilā gribēja ieņemt augstāko padomu, mums bija radījis pārliecību un naidu un nepatiku un pēc iespējas vairāk ir jāstrādā tā, kā vīri teica, kad gājām ārā no ēkas, kas stāvēja pie durvju. Viņi teica, mēs saturām rokas kabatās, kulakās, lai neuzspruktu šiem naidniekiem pretīm, un ar labu prātu sagaidām jūs. Saules mūžu nedzīvošu, ūdentiņas akmentiņas, tie dzīvo saules mūžu. Emocijas izstāstīt angļu valodā es nevarēju. Un tad vajadzēja arī šo tulku, kas stāstīja. Bet viņš, rakstīdam šo darbu, jautājums, ko uzdot man, jeb arī pārējiem, bija sagatavojuši ļoti profesionāli un ļoti izaicinoši jautājumi, lai es tā atklātos un pateiktu, ka mēs gan visi bijām noskaņoti arī šautu šiem ienaidniekiem, ka mums visiem bija ieroči, tikai mēs nerādījām, un ja šautu, tad tiešām, kā Ivar kungs teica, gan arī kāds šautu. Bet jāsaka tā, tie cilvēki, kas man bija pazīstami barikādēs, neaizbrauca ne ar vienu duncīti, ne ar vienu pistoli, viņi aizbrauca vienkārši šīm barikādēm. Un tad viņš tā izmisis nevarēja saprast, viņš tā, kas jums visiem ir? Nu, jūs nevarat godīgi man pateikt, ka jums bija tie ieroči, nu, ko jūs liedzaties? Un viņš tā tiem 50 cilvēkiem vienā, otrā, trešā valstī ir jautājis, un viņiem neviens nav pateicis, ka tie ieroči nu visiem mums ir bijuši un tā tālāk. Es nemāku pateikt, kā viņš aizstāvēja šo darbu, pēc gada mēs satikāmies atkal ar viņu Rīgā, jo viņš visus šos cilvēkus bija fotografējis, par ko mēs pat nezinājām, un iztaisījis tādu atklāju izstādi Eiropas mājā, kur ir šie cilvēki nobildēti ar sejas izteiksmēm visdažādākajām. Un es pie viņa piegāju un jautāju, kā viņam ir veicies. Viņš tā, ziniet, jūs mani pārliecinājāt, šie 150 cilvēki, šie raksti stāsti, ko es izlasīju oficiālajā presē, internet resursos, bet ziniet, kā lai es tos savus amerikāņu profesors pārliecinu, jo viņi tam netic un man to darbu neieskaitīs. Un tad viņš tikai tā bēdīgi un tā pašā laikā ļoti priecīgs paziņoja. Doktora promācijas darbā ir viena nodaļa un saucās nevārdarbīgas pretošanās ieroči. Un viņš viņus nosauca, jo viņš to bija sapratis no mūsu stāstiem. Tā ir ticība, tā ir cerība, tā ir pārliecība un tā ir kopība. Un tā viņš pateica un savu darbu aizdeva uz Ameriku. Ja jūs stāvēsiet aci pret ienaidnieku, ir kaut kāda iespēja palikt dzīvam. Bet, ja pagriezīsiet muguru, noteikti nošaus. 25 gadus atpakaļ, tajā laikā, kad Rīgā bija sabūvēts barikādes, katru vakaru šeit no mūsu centra devās ļaužu piepildīts autobus ar apņēmības pilniem cilvēkiem, gan vīriem, gan sievām dažādā vecumā, lai stātos Rīgas sardzē. Vaidaviešiem toreiz bija dots uzdevums apsargāt ministru padomi, un es atceros, ka arī tajā reizē, kad man gadījās būt šajā barikāžu sardzē, cik tiešām Rīga bija vienota, Rīga bija grūti pazīt, viņa bija tik latviska, cilvēku sirsnība, atsaucība, vienotība, izpalīdzība un tā tālāk šīs īpašības varētu saukt un saukt. Arī vaidavieši bija ļoti atsaucīgi dalībai barikādēs un ar 2000. gadu, kad es sāku pētīt, kas tad ir devušies uz barikādēm, pierakstīt šīs atmiņas, vākt fotogrāfijas. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Bez zemes savas tā cīnās un dalās. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās, pats savā zemē tā neaug, kā nākas. Palīdzi Dievs, visai latviešu tautai. Mēs bieži dzirdam
ka esam maza tauta pie Dzintara jūras, taču atmodu un tai sekojošie notikumi pierādīja, ka nemaz tik maz mēs neesam. Mēs spējām izcīnīt savu brīvības pirms jau Baltijas ceļā, kopā ar igauņiem un lietuviešiem sadodoties roku rokās, paziņojot pasaulē par mūsu gribu pēc pašnoteikšanās un barikādēs 1991. gadā nosargājot šo ideju par brīvu un neatkarīgu Latviju bez ieročiem rokās. Un nu jau mēs varam teikt tā, ka mēs jūs aicinām visus arī iekšā siltumā uz barikāžu laiku uzkodā. Katra diena kāpstā visai latviešu tautai, dalītai šķirtai dzies lēnām mums liesmās. Palīdzi Dievs, mūsu latviešu tautai, saverto mājās pie Daugavas krastiem, saverto mājās. Palīdzi Dievs. Nu tad esmu sagatavojis nelielu izstādīti, veltīt barikāžu atcerei. Un pirmā izstādes daļa rāda vaidaviešus uz barikādēm. Šeit ir saraksts, kurā esmu uzrakstījis tos 118 vaidaviešus, kur pagaidām ir noskaidrot, kur dalība tāda barikādēs ir pierādīta gan ar citiem barikāžu dalībniekiem, ar anketu un cita veida izziņas palīdzību, un beigās uzraksta, ka saraksts nav pilnīgs, tāpēc iespējami precizējumi un papildinājumi. Un šeit arī redzams tās bildes, kāda tā kvalitāte laikā ir, kur redzam vaidavieši, kas arī aktīvi iesaistījās ministru padomas, toreiz tā sauc valdības māja, apsargāšanā, kur ir gan kolhoza ļaudis, gan skolas inteliģences pārstāvi, kas arī vairāk kārtīgi devās sargāt barikādas, pildīt šo pienākumu. Un es atceros, kā pirms 25 gadiem katru gadu piepildīts autobus, katru vakaru devās ceļā uz Rīgu, un tai pašā laikā atceļā no Rīgas nāca tie, kas jau savu maiņu beidz, un tātad nepārtraukt nodrošināja šo dalību 2 nedēļu garumā uz barikādēm. Ļoti aktīvi bija Vaidavas kolhoza ļaudis, keramikas cilvēki, arī abu skolu skolotāji un tehniskie darbinieki bija aktīvi barikāžu dalībnieku. Nu, šis raksts ir veltīts kocēniešiem. Izrādās, ka arī novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmans ir pat palicis stūlīt pēc lielās manifestācijas, uz kur arī mēs braucām svētdienā 13. janvārī, kā pirmie šie kocēni ļaudis, kas palikuši ir tūlīt sargāt valdības māju, atsaucoties uz Tautas frontes aicinājumu. Otrā izstādes daļa ir veltīta. Šeit ir parādīts tās fotogrāfijas neliela daļa no kolekcijas, ko man uzdāvināja bijušais Vaidavas pagasta priekšsēdētājs Meinards Medinskis, kurš tajā laikā bija rīdzinieks, viņš strādāja agroprojektā kā arhitekts, un viņš šo kolekciju novēlēja ekspozīcijā, teica, šeit viņi redzēs vairāk nekā tad, ja viņi glabāsies pie manas mājās. Un šeit ir gan visi apsargātie objekti dokumentēti, kā izskatījās, gan ielas līmenī, gan no gaisa. Ļoti interesants, manuprāt, šīs fotogrāfijas, kur redzams, kur ir pa logu kaut kur no augšas, no jumta stāv fotografēts. Šeit ir redzami tātad arī, kā notiek dažādas aktivitātes, kā gatavo malku, kāds sildās, zaķisals aizstāv. Un šeit ir tātad mūsu kinooperators slavenie Juris Podnieks, Andris Slapiņš, Gvido Zvaigzne, kas dokumentēja, diemžēl 2 dzīvības aprāvās. Mākslinieks uzturēja mūžu garas, atceros arī tajā naktī mēs, kad aizgājām, dzirdējām, kā dzied uz Doma laukumā un pie augstākās padomas. Un šeit ir literatūra, dažādas grāmatas, ko esmu atradis savāds. Man šī avīze ļoti svarīga, manuprāt, liekas, jo tā ir izdot Lietuvām, veltīta tieši 13. janvāra asiņainās nakts notikumiem, asiņainās svētdiena, kur ir tātad cilvēki, kas gāja bojā, fotogrāfijas no bērēm. Nu, to avīzes iegādājas, protams, pēc barikādēm, jo viņi uz to brīdi vēl nebija izdot, bet katrā ziņā, manuprāt, ļoti vērtīga vēstures liecība, kas liecina, barikāžu piemiņu iemūžināt arī markās. Uz iepriekšējo jubileju bija šī marka, un tagad uz šo iznāca šī te jaunā marka, jau 54 eiro centu vērtībā. Tā, un te ir vaidaviešu tātad anketas. Protams, viena daļa ir tikai anketēti, ir cilvēki, kur vairs nav noanketējami, diemžēl, un šī ir tā anketa, kur pildīja
lai saņemtu barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi, kur bija jāuzraksta tātad ziņas par sevi, ko ir darījis uz barikādēm, un cilvēki, kas var liecināt, ka tiešām tu tur esi bijis un to darījis, lai varētu saņemt šo valsts apbalvojumu. Un tāpat šeit ir arī dažādas dokumentālās liecības, kā jau es teicu, šīs fotogrāfijas, oriģināla fotogrāfijas no vaidaviešiem uz barikādēm, kas skanētas un palielinātas ir izliktas izstādē. Un arī materiāli par to, kas ir saņēmis šo piemiņas zīmi, pagaidām tikai 17 cilvēkiem. Šī zīme ir izsniegta un vairāk viņi diemžēl neizsniedz, jo ir pārtraukta apbalvošana ar šo un šobrīd izsniedz tikai pateicības rakstu. Tā ir, un šī grāmata tika izdota, manuprāt, arī ļoti vērtīga uz barikāžu atceres 15 gadiem. Domā par Latviju piemina barikādas, kas ir tikai fotoalbums, kur ir šīs fotogrāfijas no visiem objektiem. Te ir vairāk, es nezinu, cik tūkstoši, bet katrā ziņā fotogrāfija ļoti daudz, salīdzinoši arī kvalitatīvs. Latvijas zemē, cīt sapnis drīz brīvas Latvijas zemē. Katra diena tā sāk visai latviešu tautai. Dalītai šķirtai tik skumji skan dziesmā. Katra diena tā sāk visai latviešu tautai. Dalītai šķirtai dziesmā lēnām mums lies.